Latvijas dēļslidošanas čempionāts noslēdzās ar izvēles programmu. Vīriešiem mūsu līderis Denis Vasiljevs šoreiz neiztika bez nepilnībām. Pirmā četrkāršā Salhova vietā sanāca tikai divkāršais, bet otrais izpildīts precīzi. Piedzīvots arī kritiens pēc trīskāršā flipa, bet ar visu to Denis ieguva 171 punktu, kas divu programmu summā deva jau 260 punktus un, protams, Latvijas čempionu titulu. Starp citu, jau 7. karjerā. Eiropas čempionātā, kad tu startēsi izvēles programmā, jau veiksi divus četrkāršos Salhovus. Tas ir, ko es trenējos, tas ir, ko es daru treniņos, tāpēc, jā, es ļoti gribu darīt to. Ko tu tagad darīsi līdz Eiropas čempionātam? Kur trenēsies? Būs arī kādas sacensības vēl līdz janvāra beigām vai ne? Nē, nebūs. Es gatavošos Šveicē un pēc tam braukšu Tallinā, jā. Otro vietu ieguva Fjodors Kuļišs, kurš izvēles programmā izpildīja četrkāršo Lucu, kā arī kaskādi ar 3,5 akseli un trīskāršo Salhovu. Par šo programmu Kuļišs ieguva 148, bet summā 220 punktus. Saistoši atrisinājās cīņa dāmām. Sofija Stepčenko, kura no šīs sezonas trenējas pie Stefana Lambiela, kļūdījās trīskāršajā Salhovā un programmas beigās krita piruetes laikā. Summā ieguva 151 punktu. Tikmēr līderi pēc pirmās dienas Anastasija Konga bija precīzāka un izvēles programmā nopelnīja par 5 punktiem vairāk. Summa Anastasijai 158 punkti un pirmo reizi zelts Latvijas čempionātā. Jā, ļoti pozitīvas emocijas, jo beidzot sanāca labi slidot savu programmu. Šo sezonu bija problēmas ar to. Jā, nervos bija, bet man sanāca pārvaldīt stresu un slidot diezgan tīri. Aiz Kongas un Stepčenko trešo vietu un bronzas medaļu dāmām izcīnīja Emīlija Ozola.